Nedaudz ar novēlošanos, bet tas viss skaidrojams ar pandēmiju un stingriem ierobežojumiem. Šajā aizvadītajā nedēļas nogalē tika atzīmēta Ūsiņu diena Tārgales pagastā Jātnieku sporta klubā Demora. Ūsiņas senie latvieši atzīmēja aprīlī. Kā pavasara svētkus un parasti pēc svētku dienas sākās pieguļas un ganu laiks. Demoras staļu pagalmā bija dažādas aktivitātes. Viena no tām – kopīga dejošana. 1, 2, 3, un labā! Kreisā, labā, kreisā, labā! Kreisā, labā! Un griežamies kāpoņos! Uz orpusi! Un sākam! Labā, kreisā! Malcīši! Un griežamies! Labi! Šodienas programmā tātad cepam pantāgu, kas arī ir katru gadu, kur uz uguns, kur katlā tiek ceptas tāds kā loku ūteņs. Notiek zirgu kaušana, vizināšanās, un atšķirīgais no citiem gadiem, kāpēc ēveris skaida, tas ir darbi ar koku un galdnieka darbi. Protams, tuvāk apskatīt varēja arī Demoras zirgus un vērot dažādas paraugu demonstrējumus, kā piemēram zirgs tiek seglots, bet viena no galvenajām pasākuma aktivitātēm ir uzvedums ar zirgiem, kas tapa projekta Pumpurs ietvaros. Nu gan, leca mugurā, un vēlreiz, un vēlreiz, un vēlreiz. Man izdevās, bet manai draudzenei pietrūka pacietības, un viņa ar savu telefonu devās tālāk spēlēt spēlītes. Vēl viena mana draudzene nolēma realizēt savu sapni par zirgiem, tos zīmējot dabīgā izmērā. Šis projekts Pumpurs piedāvāja jauniešiem nodarboties ar neformālo izglītību ārpus skolas laika. Uzvedums savā veidā bija arī pamācošs, jo atspoguļoja mūsdienu aktualitātes, to, ka jaunieši ir pārāk aizrāvušies ar dažādu veidu viedierīcēm. Apskatē izlikts arī lielformāta zirgu zīmējums, kurš tāpat tapa projekta Pumpurs ietvaros. Protams, arī daudz dažādu citu aktivitāšu. Gards ēdiens, izjādes zirgu mugurā.